cienījamie Druvas raidieraksta klausītāji, mēs esam atkal atpakaļ sarunai ar jums un pie jums, un šodien mūs ir ķēruši dronu ietekme, tāpat kā visus citus Latvijā tas ietekmē arvien vairāk, nu pat tas ietekmē laikam tieši arī Cēsu novadu, jo šodien, kad mēs filmējam šo raidierakstu, atskanēja brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā, un visi mēs esam sajutuši to, ko pirms zinām brīdiņa sajūta arī mūsu valsts lielākā mērogā un tiešā veidā arī mūsu valdība. Jā. Laimīgai ziņas ir, ka bērni ir šobrīd drošajā skolā. Nezinu, kad viņi no turienes tiks ārā. Tad beigsies apdraudējums. 9. klasi. To, ka ir pārtraukts eksāmens, jo viens, ka tu gatavojies eksāmenam, un tad tā, nebūs. Citurreiz būs tā kā... Jā, tas grūti varētu būt problēmiņa, jo tomēr jau visi mēs zinām, ko uz atbildīgiem momentiem tu saspringsti vai nesaņemies, izpūta gaisu un dari, un nabaga bērni, viņi jau turklāt arī nav trenēti vēl šādām lietām. Mēs domājam, katra pati sajūtām, kāda ir tā sajūta, ka tagad te kaut kur, jebkurā brīdī var būt, pavisam noteikti nav omulīgi un nav saprotams, kā būtu pareizāk rīkoties. Un ja tu vēl esi kaut ko atbildīgi dari, tad tas tiešām ir tāds. Labā ziņa ir tā, ka mēs diezgan skaidri zinām, ka šis apdraudējums beigsies un būs atkal labi, vai ne, dzīvosim tālāk. Daudz struntīgāk tā sajūta noteikti ir tiem, kas dzīvo, piemēram, Ukrainā, vai ne, tur apdraudējums nebeidzas. Viņš vienkārši ir visu laiku un ne jau šāds. Jā, bet tad liksim bērnus mierā. Jā, lai bērni tiek galā kā protams, var šobrīd viņiem ir skolotāji, bet tas, kas mūs skar, liekas mums taču mūsu raidīrakstos būtu jārunā par Cēsu novadu, vai ne, jo šis ir tā kā mērķēts uz Cēsu novada auditoriju, bet mēs ar šo ļoti labi arī redzam, ka tas ietekmē mūs visus, vai ne, kā lielās lietas ietekmē jebkuru Latvijā. Tāpēc mūsu saruna šodien vairāk par Latviju kā tādu, nevis Cēsu novadu atrauti. Un droni, kā redzējām, pagājušajā nedēļā ļoti spēcīgi ietekmēja mūsu valdību lielā mērogā, vai ne? Lai tā īsti sakot par kaujas dronu ietekmi uz vēlēšanām. Arī tā varētu ļoti skaisti formulēt. Tā kā īsi. Sākās viss taču ar tie labi, sākās, protams, vēl sanāk, bet tas pagājušās nedēļas visas notikumi uzvirmuļoja tik traki, ka mums tagad... To 2 dronu ietriekšanās ar Rēzeknes naftas bāzē, laikam bija likta arī... Ja ietriekšanās mūsu valdībā. Jo pirms tam visu laiku bija runas, ka valdība nekritīs tik reiz, jau ir bijuši mēģinājumi, viss kaut kas viņi jau nekrit arī tik tālu. Visu laiku tā kā spēcīgi sašūpojās, bet nobalansējās un labi, velkam tālāk. Šis bija liktenīgi un jautājumi, protams, cik tas ir tagad tālāk atrisināms labi vai slikti, vai ne? To mēs nevaram nekādu izspriest. Bet... Vai kaut kādām prognozēm, kā to jaunās valdības veidošanu. Man pat ir grūti aptvērt, kā uz 3-4 mēnešiem priekš kam, ja tā liekas tev priekš kam vispār veidot. Vajadzīgi. Tehniski ir vajadzīgi, protams, valdība. Bet tas būs ambīcija. Jau tā kā velk jau tos galus, tā teikt, apkoposim, kas mums par šiem gadiem un visu un tā. Hopā, izrādās, ka var vēl laši izveidot. Es kaut kur lasīju tādu ļoti interesantu viedokli, ka patiesībā visiem ir ļoti izdevīgi tas, ka tā valdība nav, jo tad visi var runāt, ko grib, vai ne, jo, atļauties, jā. Ūdens plūdi, vai ne, ziņā. Mēs jau neesam vainīgi, valdības nav, mēs tagad sakām, vai nekā ir, un visi tagad nokrata no sevis to, ka, neviens tā teikt, nav nenes atbildību par to, kas notiek. Tā tas arī ir, bet es pie sevis kaut kā apcerēju, ticamākais variants, ka arī vai vispār valdība neizveido, vai arī viņi ir tik ļoti, kaut kāda pagaidu variants, kura nav vispār spējīga. Cik daudz mūsu valsts tad zaudē šo vismaz, patiesībā pusgadu garumā. Tas līdz vēlēšanām, plus vēl tur vēl kāds mēnesis, kamēr tā jaunā valdība tiek apstiprināta un tam līdzīgi. Kāds ir attīstības kritums, kāda viss inflācijas tie kāpumi vai kas ar mums var notikt, ja šī pusgada laikā. Tas šķiet absolūti neaptverami, bet
Kam tas, labi, kam tas ir izdevīgi? Tēma tāda ļoti jūtīga var redzēt, ka, ja parasti saka, par vēlēšanām cilvēki neinteresējās un tā, daļa cilvēka, ne? Tad šobrīd ir tā, ka, man liekas, ļoti, ļoti daudz izsakās, kā tagad ir, kā tas ietekmēs tālāko, protams, arī mūsu bijusī prezidenta Vairvīta Freiberga, viņa arī teikusi, ka šobrīd, šāda situācija tā ir tāda ļoti, teiksim, neatbalstīta ir tāda bezatbildīga rīcība, jo tas tiešām ļoti sašūpo visu, kas, kā jau tieši tu minēji, tā jau turējās, tā teikt, uz goda vārda. Atkal no otras puses labi, ka tas notiek viņiem labi šajā periodā, jo principā cilvēki ir pārņemti ar dārzu tik ļoti pašlaik, vai ne, ka varbūt vismaz ļoti. Drusīgi galva mēģinās visu laiku. Tā teikt, lai viņi tur ņemās, ejam labāk iestādīt tomātus. Jā. Bet, es domāju, cilvēkiem būs vēl lielāka neizpratnē, par ko, uz ko mēs skatāmies, uz ko mēs balstamies, par ko vispār. Ja godīgi, es vispār neatceros tik ļoti izspīlēts tādu gadījumu, to pēdējo 20-30 gadu laikā, kad burtiski pirms vēlēšanām. Varbūt, ka bija, bet man sev ir izpildīt. Jā, ka šādi pāris mēneši, tad, kad jau sākās vispārēji parasti visiem politiskiem spēkiem viņu aģitācijas laiks, bet normālos apstākļos. Un tagad vēl zaudējot šīs spējas. Visi populisti tad teiktu par tavu to īso atmiņu, labi, ka visi visu aizmirst. Jā, tieši reklamēt sevi pēc pilnas programmas, jo viņi tāpat neatceras, kas ir bijis. Lielā mērā jau tā arī ir. Bet zini kā, es, piemēram, pie vienas lietas, ko ir teikusi pētniece politoloģija Iveta Kažoka, man kaut kā iekšēji, man nav īstam ticība. Viņi apgalvoja, ka tik un tā šajos pēdējos mēnešos stīvējoties, veidojot to valdību, ka politiskiem spēkiem būs izmisīga tendence palikt pie esošajiem amatiem. Man jau liekas, ja viņi reiz ir pazaudējuši, nometuši to valdību, ka visticamāk viņi tieši par spīti tagad visi pacels rokas, lai tikai varētu, kā jūs teicāt, komentēt, izteikties, zākāt viens otru, kritizēt. Ka man ir aizdoms, ka es šito mēnešu laikā nemaz tādu tik ļoti turēšanos pie amatiem neredzēšu, bet varbūt es kļūdos, es pieļauju, protams, vienmēr. Viņa jau arī teikusi, ka nekas tur nesanāks no tās Kulberga valdības, un ka nav... Jā, tad jau redzēsim, cik Kulberga stingrais tvēriens būs spēcīgs. Varbūt, ka viņam tā savukārt ir iespēja tomēr iztaisīties pa labo, jo vēlēšana tuvumu neviens no viņiem nav aizmirsis. Jā, tas es domāju, tagad, ja viņi spējas apvienotais saraksts, kurš tomēr visu laiku ir bijis tā kā nobīdīts no, teiksim, tās silas nost, tad tagad viņš domāju, ka gribēs tomēr parādīt, kā mēs varam, vai ne? Es domāju, tik tuvu vēlēšanām tas ir skaidrs, ka katrs solis ir ļoti tāds tiešs vēlēšanu, lai būtu tāds papildus arguments tā kā vēlēšanām, kāpēc jābalso tieši par šo partiju vai šo personu vai līderi. Kā jums šķiet, vai tie statistikas vērojumi rādītāji, ka Latvija pirmajā vietā tagad pēkšņi strauji kļūst ļoti, ļoti izteikti populāri, tas ir, būtu bijis neizbēgami pirms vēlēšanām ar visu viņu kampaņu izvērsto, vai tas ir šeit tā kā, tiešās sekas tam? Šie nav tik svaigi dati, tas ir jau tāds mēnesis pirms. Jo mani tas diezgan biedē, skatoties, man liekas, tas ir ļoti liels stāsts par to, ka vienmēr uztaustīt, kas vēlētājām ir tas sāpīgais punkts un pasniegt to tajā vēlētājiem, viņa vēlamajā mērķītē. Un ir politiskie spēki, kas to ļoti labi spēj darīt, un atkal tie, kuriem nav tāda stiprā, viņiem vienkārši liekas, ka viss jau ir izdarīts, un visiem tas ir jāsaprot, tas ir zaudētājs, jo, ja tu nespēji vēlētājiem savam pastāstīt tā, lai viņš saprot, viņš skatās uz to, kurš to spēj. Turklāt tas tiks izmantots uz pilnu klapi tagad, vai ne, jo skaidrs, ka ir jau visādi, pie kā pieķerties tieši populistiskajiem bļāvējiem. Es domāju, ka par Latviju pirmajā vietā ir elegants iespējas. Tagad visko nav jau tikai viņi, ir vēl visādi, kas mums ir antivakseri grupējumi, visādi padodiet tik tagad iemeslu pateikt, tie jau neprat strādāt, laidiet mūs, mēs parādīsim.
Ir tik daudz zinām visādi piemēri, kur tie laidēti mūs mēs parādīsim tiek pēc tam pie varas arī kaut vēl pašvaldību vēlēšanās, vai ne? Un tad izrādās, viņiem arī patīk tomēr nemaz tik ļoti nedarīt visu kārtīgi un atklāti un godīgi. Nu, tas, kas man joprojām ļoti pietrūkst, ir tas neatkarīgi no tā, demisionē, nedemisionē, bet ka uzņemties to atbildību par to, ko es daru, ko es šajā brīdī esmu izdarījis vai neesmu izdarījis. Jo šobrīd izskatās vienmēr un joprojām. Tas cits ir vainīgs, tas cits kaut ko ne tā izdarījis. Pauls mums tautokavākā stāvēs. Bet kurš mums būtu jābūt, kam būtu jābūt piemēram, vai ne? Mēs parasti sakam, ir jāmāk uzņemties atbildību, vai ne? Nu, mums tā nesanāk. Tikai vārdos, vai ne? Un tas arī ir biedējošākais šobrīd, kad jūs vārdos mēs visi ļoti mīlam mūsu valsti, vai ne? Un tur vajag, kā mēs visu darīsim. Tad, kad ir jādara, tad izrādās, ka tā mīlestība nav, tur ir jau nevelti teiciens, vai ne? Ka visam ir sava cena, jautājums tikai cik liela. Bet negribētos, lai tas tiek attiecināts uz mūsu valsti, vai tomēr cilvēkam parastajam, pie kā mēs pieskaitam sevi. Lai arī mēdīs ir tā 50-50 cilvēks parastais, vai ne, jo mums ir jāatgādina vēl cilvēkiem, ka lai arī kā nebūtu, ir jāiet rudenī uz vēlēšanām, patīk, nepatīk mums visiem, bet variantu mums nav, ne, tā ir mūsu valsts, un viņa ir tāda, kādu mēs viņu veidojam. Vai ne, bet vēlētām jābūt vēl gudrākam nekā līdz šim. Jā, šogad es domāju, ka viņam būs ļoti jāizvērtē par ko baltot, kur ļoti jāuzmanās no populistiskiem paziņojumiem, kuri šobrīd nāk ārā ne tikai tām partijām, kurām mēs jau pēc definīcijas varam redzēt, ka viņi ir populistiski savos izteikumos, bet arī no tām, kuras šķietam ir tādas ieturētākas. Es gribēju nokomentēt, ka mēs jau esam pieraduši tajā savā. Katrus 4 gadus uz vēlēšanām mums ir savs buķetīti, kāds 3, 4, maksimums 5 jaunas partijas. Katru reizi viņas pēc tam tajās 4 gados kāds nolikvidējās, kāds apvienojās, kāds vēl kaut kas. Principā tas procentuāli, kuri tur spēki tiek pārstāvēti vai kādi tur cīnās, viņi aptuveni līdzīgi, bet tik un tā mums. Un tad nāk Alsis Hermans ar savu jauno es un savu sniegumu. No vienas puses man klausoties visas tās uzrunas un visas tās idejas šķiet grūti aptvert tās loģikas, pamatojumus, viss. Bet tā pašā laikā es novērtēju, tiešām, vienu reizi vismaz kaut kāds pilnīgi kaut kas atžgāna, pilnīgi kaut kas cits ir ienācis tajā vismaz debatēs. Kaut gan klausīties to tāpat ir grūti. Ir kaut kas cita argumentācija, cita domāšana, lai gan šo domāšanu es labprātāk tomēr uz teātra skatuves skatītos. Es personīgi pazīstu vairākus cilvēkus, kas vairs principā neiet uz Jauno Rīgas teātru, tāpēc kā Alsis Hermans ir ienācis politikā. Es varu šos cilvēkus arī saprast, jā, man teātrs tik un tā joprojām viņi patiks un viss patīk, bet vismaz viņš arī, lai arī iešāvis savu kājām, savu tēlu, varbūt ir pabojājis, bet var teikt, ka šīs vēlēšanas vismaz viņš nedaudz padažādojis ir. Jā, tā patīk rupuntiņa vēlēšanās. Tad jau to ar lielu nepacietību gaida arī to Toro atgriežamies Latvijā. Tās ir pilnīgs šausmas, jā, bet arī it kā jau, tā kā es mēģināju sev piespiedu kārtā pasakot līdzi un palasīt, kaut kādas saprātīgas argumentācijas jau vienmēr var atrast. Un, pasakot līdzi tam domu gājienam. Bet tik un tā, pamatojums ir grūti, kāpēc vispār cilvēks uz to iet un vai tiešām viņam tik ļoti naudas ir aptrūcis, ka ir jālūdzās pēc politiskās algas kaut kādas nebūtu. Es nespēju, man nav citu komentāru viņam. Viņš pats ir teicis, ka būs diezgan liels haoss Latvijā iestāšoties, ja? Kad tas nav bijis? Kad tas tā pie mums nav bijis? Vienīgais mierinājums ir, tas nav mierinājums, bet latvietim vienmēr mierinājums, ja kādam citam arī iet slikti, vai? Tādi mēs esam, bet kur tad iet citādāk? Ik pa laikam makaronu tur
patirina, tur visi Francijā sāk ņemties. Un ik pa brīdim Vācija nošķobās, un arī Lielbritānijā šobrīd viņu vadībai arī tur iet tā kā iet, nemaz nav viņi tādi kaislīgi atbalstīti. Bet es katrā ziņā par to Hāzu runāju, man liekas, ka tas ir stāsts par to, ka tas ir brīnišķīgs brīdis tieši šādiem cilvēkiem, kur grib izcelt savu to, kad viņi būs tie lielie glābēji, kur izglābs to situāciju. Tas ir tāds ļoti pateicīgs moments, kurā lūk, tagad es visu mainu, nāku, glābšu. Un kaut kā jau gribās to cilvēku, kurš, man liekas, ja mēs paskatāmies kaimiņos, jā, tad arī kuros brīžos, kurš uzvar, kāpēc tā ir. Jā. Gan kaimiņos, gan lūk Trumpa piemērs, vai ne? Visi ar lielām acīm skatījās, neticēja, un lūk, te viņš ir, un tagad Amerikā viena liela daļa, man arī zinām cilvēki, viņi vienkārši paļauju šausmās. Ko lai mēs darām? Mums ir ārprātīgs valsts vadītājs, vai ne? Jā. Bet paši ievēlējumi, tieši tāpat arī mums būs. Mēs jau būsim paši tie, kur ievēlēs. Tas jau, tas nav tā, kurš to izdarīja. Tā teikt. Tā mēs atgriežamies atkal pie tā paša, ko savā vēlēšanām ir iet. Lai arī kā cilvēkiem patīk teikt, ko es tur iešu, nekāda jēga nav tā. Jāiet, visiem jāiet, jā. Es pat nemāku nekad kādam kaut ko ieteikt. Nevar vienkārši. Man liekas, vienmēr darbojas vispārbaudītāka metoda izsvītrot visus tos, par ko noteikti nē, un tad skatīties, kas beigās paliek. Kā bērna vārdu dzimstot ievēlēties, vai ne? Saraksta visus strīpiņā, saprot, ka Ilze nē, man tur viena Ilze nepatīk, vai ne, to ar nē, un beigās paliek tas viens. Katrā ziņā, ja pēkšņi šķiet, ka kāds ir pavisam ideāls un pilnīgi 100% piemērots, es teiktu, par to arī nevajag. Tur ir ļoti jāsaka. Statistikā, kad atmet to vienu vislabāk, vislielāko, vai ne, un atmet vienu apakšējo, un tad tikai no pārējiem izvēlās. Tad vēl, kas man gribējās tā kā aicināt, vairīties, klausīties tos cilvēkus, kuri izsakās par ļoti dažādām tēmām. Tāds piemērs ir tieši tas Rīgas domnieks Rudolfs Brēmans, kurš pat mūsu Cēsu teritoriālās plānošanas sanāksmēs viņu redzēja, arī atkal ar viņa kameru, protams, visu filmēja, visu fiksēja, un viņš ir gatavs pilnīgi jebkurā jautājumā šeit iejaukties, iesaistīties, komentēt, tad man uzreiz tā kā iestājās tas angliski uzmanības alert, tā kā signāls, ja, ka liekas, kaut kas nav tīrs, ka šeit nevajag klausīties, kas ir kāds viņa viedoklis. Viņš jau, man liekas, pārstāv arī antivakseru sajūtu, vai ne? Man tā šķieties, nemaldos, ka viņš ir... To es neesmu izsakojis līdzi, jā. Kas par Hanta vīrusu jau paredzēja, ka pat jau viss atkal sāksies novakcina, nopotēšana, kā viņi to sauc, jā. Tā kā jā, varbūt, ka ir jāuzmanās ar šādiem kādiem, teiksim tā. Bet jāatzīst, ka tas, visi šie notikumi ir ļoti sašķēluši sabiedrību, un tā ir. Mums ir cilvēki, kuri ļoti, viņiem tieši tas, ka kāds ir šis antivaksers, tas viņiem ir tāds plus. Tā kā jau viņi, ir cilvēki, kuri ir izgājuši tā teikt cauri, un tiešām viņiem tā pārliecība ir tāda, tā kā mums jau arī tas būs tā, ka kuram ir kura mērķa auditorija. Diemžēl. Vai arī par laimi, jo tas jau arī parāda, ka ir tā demokrātija, kuru mēs tik ļoti piekrītamies. Tam pilnībā piekrīt. Starp citu, es pirms uz mājas svētkiem intervēju vēsturnieku Gatu Krūmiņu, tad mēs kādreiz par to aizrunājāmies ar viņu, ka tā jau mums tagad visu laiku saka, Dievs, mēs ņemamies, vai ne? Bet pēc kaut kādiem, 50, 100 gadiem vēsturnieki tā paritinās apkārt, kā viņi tikta labi galā ar visu, vai ne? Jo visiem ir ļoti nosacīgi. Tas mūsu mērogs vienkārši šobrīd, protams, mums liekas visu šausmīgi traki, bet norīsies, paskatīsies apakaļ pēc tam, un atkal, ja mēs padomājam, cik te gadus ir tāda Latvija, vai ne? Ko tam gribētu, mēs mācamies, mūsu politiķi arī mācās. Kā viņiem sanāk, tā sanāk, vai ne? Viņi tagad ir kādā, cik mēs esam valsts, tik viņi arī tādā izglītības līmenī, kaut bakalauri. 4. klasītē varbūt. Puļās par kaut kādu, jāskatās, cik lielu to līmeni grib sasniegt, vai maģistrus un doktorus beigt, vai nē, tomēr, vai ne?
Jā. Mēs šeit laikam neko īpaši atrasināt. Jaunu neieviesīs. Mums atliek gaidīt vēlēšanas un nākamreiz parunāt par kaut ko tveramāku, bet vēl mazai atkāpējas iedomājos. Sasaiste īstenībā reģioniem ir diezgan liela. Esat ievērojuši, ka Šlesera tajā ēnu sarakstā, kā to sauc, to provizorisko ministru sarakstu bija arī Valkas mērs, tā kā viņš ir par atzīmes, ka viņš ir ar mieru saistīties un slēgt vienošanos, un tā kā ir interesanti. Es ceru, ka Cēsu novada mērs nav vienojies ar Aivāru Šleseru par sadarbību. Bet pārsteigumi vienmēr var būt pārsteigumi. Varbūt viņš ne ar Šleseru, viņš ir pieslējies antivakseriem. Bet sveiciens mums braucot tur ārā no Cēsīm jau ir parādījies no Šleseru. Nekur mēs nespruksim, arī Cēsu novada būs vēlēšanas 3. oktobrī un ir jāgatavojas. Tā kā bet gaidīsim. Galvenais sajūta, ka neatkarīgi no tā, vai tas ir tāds liekas pilnīgi nesaistīts ar mums, arī Saeimas vēlēšanas ir ļoti saistīts ar novadu, ar katru vietu. Tas nav tāds mistiskais kaut kāds, kas uz mums nekāda neatiec, un tāpēc arī, ko tad tur nevienu nezinu un neko nesaprotu, katru reizi viņi saka kaut ko citu, tad nav ko. Bet, nedrīkstam mēs tik ļoti plēsties, kā mums visiem tik burvīgi mācīja mūsu multfilmas Trauma, vai ne, paldies Gintam Zilpavotnim par šo ideju, jo visi mēs tajā laivā sēžam. Kaut kā mums vajadzētu airēt vienā virzienā, jo ja katrs raus uz savu pusi, būs baigi grūti tikt uz priekšu. Tādēļ, lai kāda ir jūsu pārliecība, dosimies visi tajā. Jā, ir jāsāk jau lasīt drubai, un ne tikai ar uzsvaru uz drubu. Arī druba. Tieši šeit par Jāņu sieru arī, protams, bet arī par politiku. Un jāgatavojas, un pašiem jābūt gudriem sevi, jāaudzina, jāskolo, jābūt. Tiksimies atkal tā teikt nākamajās raidījumos, parunāsim par tveramāku novadu. Par skolniekiem varbūt, par svētkiem vai par kaut ko citu. Par kaut ko piezemētāku, jo politika pārāk netverama mums visiem. Tā.